Mieru tev un tavam namam jaunā Dieva žēlastības dienā. Šis ir vēstījums īsi par galveno, stiprinājums tavai ticībai, tavai dienai ar galveno, ar Dievu, ar to, kurš tevi mīl vairāk par visus pasaules, ar to, kuram tu esi vajadzīgs vairāk par visus pasaules. Un es esmu aizskārus tādu jūtīgu, sensitīvu, kā šodien saka, bet ļoti, ļoti svarīgu tēmu – Dieva tuvums. Un mēs visi zinām evaņģēlijos stāstu par Mariju, kas nevis palīdzēja māsai rūpēties par ēdienu uz galda un aprūpēt mācekļus, bet kas sēdēja pie Jēzus kājām. Cik ļoti vērtīgi tas bija viņai, viņa klausījās, viņa baudīja Jēzus klātbūtni. Un mūsu šajā te laikā, kad mēs tagad esam, tāda ir tā dzīve, viena steiga, ilgiem sprediķiem nav laika, ilgai bībeles lasīšanai nav laika, visu laiku kaut kur jāskrien, kaut kur jāsteidzas, uz kaut ko jāpaspēj, cik ļoti svarīgi tieši tagad atrast laiku Dieva tuvumam. Un mēs zinām šo stāstu. Un es tikai domāju, bieži vien man nāk prātā, toreiz, pirms tiem 1000 gadu, ne viņiem bija traktori, ne viņiem bija veļas mašīnas, ne viņiem bija veļas žāvētāji, ne viņiem gludekļi bija. Viņiem nebija nekā tāda, kas ir mums šodien, bet laiks priekš Dieva viņiem atradās. Bet mums, kā ir ar mums? Vai nav tā, ka ienākot jaunām tehnoloģijām, mums ir vēl mazāk laika priekš Dieva? Es domāju, ka Dievs tehnoloģijas ir radījis tam, lai mēs atrastu vairāk laika viņam. Reiz kaut kad, teiksim tā, tas ir diezgan labu laiku atpakaļ, varētu būt pat 10 gadi. Es diezgan regulāri skatījos Džoisas Maieres šos te stiprinājuma vārdus pusstundas garumā, šos te sprediķu izgriezumus. Un es ļoti, ļoti lielu lomu manā dzīvē nospēlēju tas, ka par 10. tiesu no laika. Viņa tā arī teica. Mēs mēdzam atdot no naudas, no dāvanām, no mantām. Mums ir 10. tiesa. Bet vai sava laika 10. tiesu mēs atdodam Dievam? Un cik tas ir? Ja dienā ir 24 stundas, tad 2,4 sanāk 24 minūtes. Man matemātika nav stiprā puse, man šitos jautājumus neprasiet. Bet es pamanīju vienu. Tad, kad es to dzirdēju, sākot no tās dienas, es sāku veltīt savas dienas pirmo laiku Dievam. Un neskatoties uz to, ka man tajā brīdī bija 3 bērni, kuri 2 no tiem mācījās vēl sākuma skolā un 1 jau pamatskolā, un darba bija pārim, es paspēju visu. Es pati par to brīnījos. Jo līdz tam bija kas, ko es nepaspēju. Nepaspēju kaut ko izdarīt, nepaspēju kaut ko sakārtot, bet tad, kad es sāku dot Dievam 10, to pirmo dienas daļu atdot Dievam, pārējā laikā es visu paspēju veļu izgludināt, izmazgāt, tajā laikā mums vēl nebija veļas automāta pie tam. Un tas bija brīnums manām acīm, bet tā tas darbojas. Un tuvums ar Dievu, laiks pie Dieva kājām, nekad nav izmests velti. Jā, liekas, kad es nepaspēju, man ir jādara tas. Bet te, kad tu to paliec malā un tiešām kaut kādu, tādu gruntīgu laika daudzumu, es nesaukšu minūtes, stundas, nē. Tas tev ir jāizdomā pašam, cik daudz laika tu uzskati par savu 10. tiesu Dievam. Bet atceries, Dievs visas 24 stundas diennaktī ir tavā rīcībā. Tad tas laiks, ko tu pavadi pie Dieva kājām, viņš nebūs veltīgs, jo tā ir vieta, kur tu dabūsi spēku darbiem, laiku to paveikšanai, lai cik
Ar prātu tas būtu nesaprotam, bet tas ir brīnums mūsu acīm. Tev vajag zināšanas, gudrību, lai tu zinātu, kā rīkoties. Tev ir vajadzīgs Dieva spēks, lai aiznestu to, ko Dievs no tevis grib, lai tu varētu izdarīt to, ko Dievs no tevis sagaida. Bez Dieva spēka, tad, kad Jēzus pirms došanās prom, viņš teica, palieciet Jeruzalemē, lai jūs dabūtu spēku, un jūs dabūsiet spēku, šo te svētā gara spēku. Viņi gaidīja 50 dienas, līdz šis Dieva gars izlējās uz zemi. Un tas patiesībā mums ir jāapzinās arī tas, ka šis spēks jau ir izlējies. Un mums tas ir pieejams jebkurā mirklī, jebkurā vietā, jebkurā laikā. Tādi tik privileģēti mēs esam, mīļie Dieva bērni, tik privileģēti, atšķirībā no pasaules. Mums viss Dieva spēks ir pieejams šeit un tagad un tūlīt. Mūsdienu sauklis, man vajag tagad un tūlīt ir pieejams. Tikai atrodi laiku Dieva tuvumam, savai Dieva klātbūtnei, savai sarunai ar Dievu. Un kā jau es iepriekš teicu, neslēdz iekšā neko. Atņem telefonam skaņu vai vispār viņu izslēdz. Esi tikai tu un Dievs. Un zini, ko es darīšu šodien? Tik līdz es izslēgšu šo ierakstu, tas ir pirmais, ko es darīšu. Es meklēšu savu tuvumu ar Dievu. Jo godīgi sakot, ja man ir jāatzīstas, es sen neesmu bijusi Dieva tuvumā. Sen. Es pat neatceros kādu pēdējo reizi. Un tas ir svarīgi tev, tas ir svarīgi man. Un, kā teica Kreflo-Dolārs, piemetamā daļa ir tur, tavā laikā ar Dievu. Mēs zinām šo Mateja 6.33, meklējiet pa priekšu Dieva valstību un viņa taisnību, un tad jums visas šīs lietas tiks piemestas. Viņš pirms tam saka, nerūpējieties par to, ko ēdīsiet vai par ko dzersiet, jo debes Tēvs jau zina, ka jums to visu vajag. Tad, ja kaut kas nav tā kā ir jābūt, izvērtē, vai tavā dzīvē ir regulārs laiks ar Dievu, tuvumā Dievam, viņa klātbūtnē. Es domāju, ka tā ir atslēga daudziem jautājumiem mūsu dzīvē, mūsu dvēseles mieram, mūsu finansēm nesakārtotajām, mūsu veselībai, jo Dieva klātbūtnē viss mainās. Un šodien lūdzu kopā ar mani pēc šīs tuvības. Cik ilgi palikt, kamēr tu saņem, kamēr notiek izmaiņas. Un velns nāks un teiks, es no pieredzes zinu, viņš nāks un teiks, ko tu te centies? Tāpat nav nekādas jēgas. Dievs tāpat ar tevi nerunās. Tieši šajā brīdī paliec vēl un vēl. Aizbāz velnu muti. Saka, sātana aizveries. Tu esi melis un es to zinu. Lūksim, mīļais Tēvs. Ir tā, ka kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tāpēc tevis ir izsalkusi mūsu dvēsele. Un, kungs, palīdz mums. Es gribu teikt, tēt, runā uz mani. Runā uz mani tad, kad es nāku tavā klātbūtnē divatā ar tevi. Tēvs, es lūdzu, kungs, ļauj man piedzīvot un baudīt tavu tuvumu. Kungs, piedod manus mūžīgos monologus un lūdzu, runā ar mani tu. Runā, Tēvs. Man ir vajadzīgs vārds no tevis, vārds manai dzīvei, manām gaitām. Man ir vajadzīga šī dzīves sakārtošana šajā dzīves burzmā, šajā dzīves juceklī un steigā, kungs. Un es ticu, ka arī manam brālim vai māsai to tik ļoti vajag. Tēvs, palīdz arī viņiem atrast un izveidot šo regulāro laika brīdi, pabūt tavā klātbūtnē. Kungs, es tevi aicinu uz randiņu. Lūdzu, atsaucies. To es lūdzu Jēzus vārdā. Āmen. Āmen.
Bībele saka, meklējiet viņu, kamēr viņš ir atrodams. Paldies Dievam, viņš vēl ir atrodams. Un ja mēs no visas sirds viņu meklēsim, viņš būs atrodams. To viņš ir arī teicis savā vārdā. Tāpēc, lai mums izdodas šodien atrast laiku tikai un vienīgi viņam, Jēzum, Tētim, Svētajā garā. Āmen!